Mīļā Latvijas tauta, vispirms es gribu teikt, ka Dievs tev ļoti, ļoti mīl. Un tu viņam esi ļoti, ļoti svarīga. Viņš zina visām, kam tu esi gājusi cauri un kur tu atrodies šobrīd, par ko tu domā, kā tev klājas, ar ko tu cīnies, ar ko tu tiec galā, ar ko tu netiec. Un Dievs arī dod mums izvēlēties kaut ko. Dievs mums dod izvēlēties, pa kuru ceļu iet. Piemēram, viņš saka, es lieku tavā priekšā svētību un lāstu. Viņš saka, izvēlies svētību. Un jau 3 gadus pēc kārtas Dievs uz mani ir runājis caur savu vārdu. Ecehēla grāmatā no 30. nodaļas līdz 33. nodaļai ar līdzējošām nepārprotamām zīmēm. Priekš manis tās bija ļoti lielas zīmes, es tādas agrāk nekad nebiju saņēmusi tik daudz un tik ļoti spēcīgs. Un tas vārds ir par to, ka, ja Latvija neatgriezīsies no grēkiem pie Dieva, tad nāks karš. Un es varbūt nolasīšu pāris rakstus vietas, tātad no 30. nodaļa, sākot no 1. panta. Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds, cilvēka bērns, sludini, tā saka Dievs tas kungs. Vaimanājiet, ak tu ļaunā diena, jo tuvu ir šī diena, tiešām tuvu ir tā kunga diena, tumša apmākusies diena, tā būs citu tautu soda diena. Un 10. pantā, 11. ir rakstīts tā saka Dievs tas kungs, es darīšu Ēģiptes godībai galu ar Bābeles ķēniņa Nebukadnēcara roku. Viņš ar saviem karavīriem, kas ir paši niknākie starp visām tautām, ieradīsies postīt zemi. Jā, šis vārds ir diezgan smags, bet ir arī labā ziņa, labā vēsts, kas ir 33. nodaļā, 11. pantā. Dievs saka tā, saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs. Man nav prieka par bezdievi nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jau atgriezieties no saviem ļaunajiem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt Izraēla nams? Vai arī mēs šajā gadījumā varētu teikt, kāpēc tu gribi mirt Latviju? Un es ceru, ka mēs negribam mirt, neviens mēs negribam karu. Un tāpēc arī Dievs ir runājis gan uz mani, gan uz daudziem citiem cilvēkiem, caur sapņiem un vīzijām, caur redzējumiem. Un es neesmu vienīgā, kam Dievs to ir teicis. Un kā mēs redzam šajā pāntā, ko es tikko izlasīju, Dievs negrib, lai mēs mirstam. Viņš negrib, lai mēs ejam postā, viņš negrib sūtīt to karu. Bet ir tā, ka ja Dievs sūta karu, tad tas nozīmē, ka tas jau ir kaut kāds, pēdējais līmenis, jo Dievs acīm redzot, tātad ir runājis jau caur saviem praviešiem un caur cilvēkiem vienam uz otru, caur visu kaut ko, uz katru vienu cilvēku Dievs ir runājis un aicinājis atgriezties pie viņu. Jo Dievs ir radījis šo pasauli, saprotiet, Dievs ir radījis šo pasauli, Dievs ir radījis katru vienu cilvēku. Dievs ir cilvēkam dzīvību, Dievs ir tas, kas dod dzīvību. Neviens cits nevar dot dzīvību. Un vēlns ir tas, kas zog. Vēlns ir, kā rakstīts, ir melis, zāglis un slepkava. Dievs ir tas, kas dod dzīvību. Un Dievs arī mums Latvijai dod šo dzīvību. Un šī dzīvība mums ir dota jau caur Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu. Jūs noteikti visu to esiet jau dzirdējuši, ka to katru gadu mēs svinam
lieldienās un Ziemassvētkos, gan Kristus nākšana, gan kā bērns viņš tapa, kā cilvēks viņš tapa un piedzima Bētlemē, kā jūs ziniet, un savukārt lieldienās mēs atkal svinam, kur viņš lielajā piekdienā viņš tapa krustā sists par visiem mūsu grēkiem, par visām mūsu slimībām un kaitēm un visām sērgām. To visu viņš ir paņēmis uz sevis pie krusta. Lai mums tur nebūtu jākarājas. Viņš negrib neviens cilvēks, lai ietu bojā. Viņš grib katru vienu glābt, jo viņš ir tik ļoti mīl cilvēks, un tāpēc viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu. Lai ik viens, kas viņam tic un viņu pieņem par savu kungu un glābēju, kas uztic viņam savu dzīvi, kas pieņem šo viņa upuri, ko viņš ir darījis pie krusta, ka viņš ir ļāvis sev mocīt, ka viņš ir ļāvis sev apsmiet Dievs, kurš ir svēts un kurā nav nevienas vainas, nekādas tumsas, Dievs, kurš nāca, lai glābtu pasauli. Viņš izturēja visus tos pazemojumus, tās sāpes un ciešanas pie krusta, nevainīgs būdams, kā nevainīgs jērs, viņš tapa nokauts, ir rakstīts. Un viņš tapa nokauts tāpēc, lai mēs varētu dzīvot kopā ar viņu mūžībā, jūs saprotiet. Viņš grib katru vienu cilvēku glābt, viņš negrib, lai kāds cilvēks aiziet bojā, viņš grib katru vienu glābt. Viņš tik ļoti mīl katru vienu, viņš mīl tevi, viņš mīl mani, viņš mīl visus cilvēkus, un viņš negrib, ka Latvijā nāk karš. Un mēs neviens negribam, lai karš nāk, un tāpēc vienīgais, ko mēs varam darīt, nav cita ceļa. Mīļie, nav cita ceļa, ne NATO, ne Amerika, nekas mūs nespējas glābt, nekādi mūsu ieroči vai mūsu gudrība vai nauda, nekas mūs nespējas glābt. Vienīgi, kas mūs var glābt un atbrīvot un pasargāt no kara un no jebkādas tāds bojā ejs, no kaut kādām sērgām un nelaimēm, tas ir Dievs. Ja mēs viņam uzticēsim savus dzīves, ja mēs viņam uzticēsim savus sirds, ja mēs viņam ļausim Jēzum Kristum ienākt mūsu sirdīs un mājot tur ieņemt šo mūsu sirds teritoriju, visu mūsu dzīvi, ja mēs ļausim, lai Jēzus Kristus mājo mūsos, ja mēs ļausim, ja mēs atzīsimies savos grēkos, tos izsūdzēsim, tos nožēlosim Dievu priekšā, tad Dievs piedos mums visus mūsu grēkus, lai ko mēs būtu darījuši, domājuši vai runājuši, lai kā mēs būtu grēkojuši, Dievs piedos mums visus grēkus. Viņš piedos un nebūs karam jānāk par Latviju, ja mēs atgriezīsimies pie patiešām visa Latvija, ka mēs atgriezīsimies pie Dieva, ja mēs atteiksimies no visiem saviem elkiem, no visām burvistībām, no visām ļaunprātībām, no visiem ļauniem darbiem, no visiem nešķīstiem darbiem, no visas netiklības garīgas un fiziskas, no visas maucības, no laulības pārkāpšanas, no visām dusmām, no aprunāšanas, tiesāšanas, no kritizēšanas, no zakšanas, no melošanas, no visām ļaunprātībām, ja mēs atgriezīsimies, un mēs paši to savā spēkā nespējam. To var tikai Dievs izdarīt, un tāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus, kurš mūsu dēļ pie krusta ir miris, lai mums nebūtu jāmirst. Un tad, kad mēs viņu pieņemam, mīļie, tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, mēs varam viņam lūgt palīdzību, lai viņš mums palīdz atgriezties no visiem saviem grēkiem, lai viņš mums piedod mūsu grēkus, lai mēs varam atteikties no visiem saviem grēkiem, jo viņš dod spēku. Viņš patiešām dod spēku. Es pat esmu gājis cauri visām kam es nespēju tikt pāris, nespēju to un vēl kaut ko no kaut kādām atkarībām nespēju tikt vaļā. Bet Dievs atbrīvoja pamazām. Bija kādas lietas, ko viņš uzreiz noņēmnos. Bija kādas lietas, kur bija garāks ceļš jāiet un jācīnās par to. Un ir vēl kaut kādas lietas, ar kurām es vēl aizvien cīnos, bet es eju kopā ar Dievu un Dievs ir apsolījis, ja mēs uzticēsim viņam savus dzīves, ja mēs viņu pieņemsim Jēzu Kristu par savu kungu, ja mēs pieņemsim šo Dievu mīlestību, ko viņš ir sūtījis caur savu dēlu Jēzu Kristu, ja mēs viņu pieņemsim, ja mēs viņam uzticēsim savus dzīves un gribēsim atgriezties no saviem grēkiem un atteikties no visiem melkiem, Dievs palīdzēs, Dievs dos spēku. Dievs svētīs un vadīs, ka mēs būsim brīvi. Un pats galvenais, ka viņš nesūtīs arī tad karu. Bet vēl pāri visam tam, ja mēs uzticēsim savus dzīves Jēzum,
pieņemsim viņu, mēs nokļūsim debesīs, lai kas, ja pat nāktu karš, ja pat visi, teiksim, piemēram, ja visa Latvija neatgrieztos, bet ja tu, kas tagad mani klausies, ja tu gribi tapt glābts, ja tu negribi, lai iet bojā kaut kādās, nezinu, briesmās, vai ja tu negribi nonākt ellē gal galā, tad tev ir vajadzīgs Jēzus. Jēzus, vienīgais Jēzus Kristus var tev glābt, tevi un mani, un visu Latviju. Es ticu, mēs daudzi ticam, mēs daudzi lūdzam. Ir daudzi, kas lūdz Latvijā par visu Latviju, lai tā top glābt. Es patiešām ticu no sirds, ka katrs viens var tapt glābts. Un, ja tu gribi iemantot mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu, lai tev nav jāiet uz ēli, un arī, ja vien iespējams, arī, lai karam nav jānāk, un ja tu gribi vienkārši dzīvot laimīgu dzīvi, jo bez Dieva nav iespējams iet savā aicinājumā, Dievs radījis ir katru cilvēku, viņš vienīgais zina, kāpēc viņš tevi radījis, viņš zina, viņš tevī ir ielicis dāvans, viņš tevī ir ielicis savus sapņus, viņam ir vīzija priekš tevis, viņam ir brīnišķīgs plāns priekš tevis, un tikai ar Dievu kopā mēs to varam īstenot. Tikai ar Jēzu Kristu viņam sevi uzticot savu dzīvi. Un tāpēc, ja tu gribi pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, ja tu gribi iet viņa aicinājumā, tad saki kopā ar mani. Mīļais debes Tēvs, es atzīstu, ka es esmu daudz grēkojusi. Es tev lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es ticu Jēzu Kristu, ka tu esi nācis šeit uz zemes un esi miris pie krusta manu grēku dēļ, ka tu esi paņēmis uz sevis pie krusta visus manus grēkus, lai es varu kopā mūžībā dzīvot ar tevi. Es tev lūdzu piedod man manus grēkus, un es tev pateicos, ka tu esi piedevis man visu manus grēkus, un es tev uzticu visu savu dzīvi tev, Dievs. Es uzticu tev, un es tev lūdzu, Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī, ienāc manā dzīvē, Jēzu, un izmaini to, un vadi mani. Esi tu mans kungs un mans pestītājs, mans glābējs, mans gans, mans vislabākais draugs, kungs Jēzu Kristu. Mājo mani un vadi mani. Piepildi mani ar tavu svēto garu, ka es varu dzīvot jaunu dzīvi tevī, pilnu, kungs, ar tavām svētībām, ar tavu gaismu, ar tavu mīlestību, ar tavu prieku, ar tavu mieru, lai nāk tavu valstība manā dzīvē, manā sirdī un visā Latvijā. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un ja tu esi sacījis šo lūgšanu, es tev apsveicu un es tev svētīju Jēzus Kristus vārdā. Es tev svētīju atrast dzīvu draudzi, atrodi dzīvu draudzi, kur tu vari augt, kur tu vari iepazīt Dievu, kur tu vari saņemt kristību, gan ūdens kristību, svētā gara kristību, un es tev svētīju. Iegādājies Bībeli, to var iegādāties arī par velti, ja tu nezini, kur to dabūt, tad raksti komentāros, un mēs tev palīdzēsim to iegūt, un lasa Bībeli, jo tas ir Dieva vārds priekš tevis, tas ir dzīves vārds, tā nav vienkārši Bībeli, tas ir dzīves Dieva vārds. Dievs runā caur savu vārdu, caur Bībeli, viņš runās uz tevi, mācīs tevi, lai tu vari augt, lai tu vari saņemt dziedināšanu. Arī Dieva vārds ir arī zāles mūsu miesai, lai tu vari saņemt dziedināšanu, atbrīvošanu. Viņš runās un mācīs tevi par sevi, par tevi, par visu, kā šo dzīvi dzīvot. Un lūdzu Dievu sarunājies ar viņu, klausies viņā, klausies arī viņā un runā ar viņu, izkrata viņam visu savu sirdi, kas tajā ir, kas ir sakrājies, izkrati to Dievu priekšā. Un lūdzu, lai Dievs tev arī ieved tādā patiesā un dziļā grēku nožēlā, ka tu vari visus grēkus izsūdzēt Dievam. Jo tagad tu sacīji tas bija pirmais solis, lai ieiet debesu valstībā, bet ir svarīgi arī, ka tu Dievam izsūdz visus grēkus, ko Dievs svētais gars tev uzrādīs. Lūdzu, lai svētais gars tev uzrāda. Un viņš tev uzrādīs. Un varbūt kādreiz vajag arī
aiziet pie kāda brāļa vai māsas Kristū vai pie mācītāja, izsūdzēt kādus grēkus, ja tu esi tos jau izsūdzējis un tev tie vēl aizvien tā kā nomoka, un tāds netiec it kā vaļā, tad varbūt tev ir vajadzīga palīdzība un lūdzu, lai Dievs tev pieved pie īstiem cilvēkiem, uz īsto draudzi, kas ir tieši tev domāta, kur tu vari saņemt visu to, ko Dievs tev grib dot. Jā, un es tev pateicos, ka tu esi klausījies un klausījusies šo, un es atvainojos, kaut ko varbūt par daudz pateicu vai par maz pateicu, un lai Dievs tev svētī Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Dievs mīl tev ļoti, ļoti.